Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnika ir lielākā un pieredzes bagātākā vēnu diagnostikas un ārstēšanas klīnika Austrum Eiropā. Vēnu diagnostika tiek veikta ar modernākajām iekārtām. Ja mēs runājam par vēnu diagnostiku, tad zelta standarts visā pasaulē fleboloģija ir dupleksā ultrasonogrāfija. Ja? Tas ir pamats, pēc kuras ārsts, flebologs var noteikt gan vēnu stāvokli, gan bojātos posmus, gan nepieciešamu ārstēšanas veidu. Baltijas vēnu klīnika ir vienīgā Latvijā, kur pacienti vienu vietu var veikt vēnu USG izmeklēšanu, ārstēšanu un datortomogrāfisko flebogrāfiju, kas ļauj īpaši precīzi noteikt bojātos vēnu posmus, jo šādā veidā iespējams redzēt visu dziļo vēnu sistēmu kopumā. Uz kompjutera, ievadot speciāli kontrastvielu asinsvadā, mēs varam noteikt arī bojātos posmus, trombozētos posmus un precīzi noteikt zonas un ārstēšanas taktiku. Bez diagnostikas metodēm, protams, mums ir arī vismodernākās ārstēšanas metodas. Tā skaitā lāzerķirurģija, tvaika ķirurģija, radiofrekvences ķirurģija. Pēc vēnu izmeklēšanas pacients kopā ar ķirurgu izraugās piemērotāko no ārstēšanas metodēm. Šeit iespējams veikt operācijas ar pašu jaunāko ārstēšanas metodu, kas pasaulē parādījās tikai 2008. gadā, proti vēnu ārstēšanu izmantojot tvaiku. Jā, ir runa tīri par kosmētiku. Kosmētiskas problēmas, kas bieži vien pacientiem arī ir diezgan svarīgas. Mēs izmantojam speciālus lāzerīšus, kas caur ādu apstarojot šīs bojātās vēju zoniņas slēdz viņas. Nav ne rētu, ne seku, neko. Pacients priecīgs aiziet mājās, rāda savas kājas. Ja ir nepieciešams, ja ir, teiksim, lielāka vēju posma, jāslēdz cieta, taču vēl līdz ķirurģijai ir tālu, mēs izmantojam speciālas zāles, tā saucamā skleroterapija putu tehnikā, laižam tādas putiņas, tā kā līma, aizlīmējam cietās asinsvadiņas. Ja mēs ejam tālāk un ir bojāti jau nopietni vēju posmi, lielās maģistrālās vējas, tad šajā gadījumā mēs piedāvājam vienu no šīm 3 jaunajām metodēm, kas ir pieejama. Ja, un tā ir pieejama tikai pie mums, nekur Latvijā un arī Baltijā. Vienkop šīs 3 metodas nav tāda vai no lāzerterapija, vai no radiofrekvences, vai tvaiks. Ja pacients tomēr nav saulaicīgi vērsies pie ķirurga, kad pamanīs pirmās vēnu saslimšanas pazīmes, tas noved pie vēnu saslimšanas vissmagākās stadijas, kad izveidojas trofiskās čūlas, kuras nedzīst. Jebkurā brūci jau skaitās trofiska čūla, un tālāk vienkārši vajadzētu noskaidrot, kāpēc viņi nav sadzījušies. Vai tur ir venoza nepietiekamība, vai tur ir ateroskleroze, varbūt tur ir kombinācija ar cukuru diabetu. Tur varētu būt arī tagad ļoti bieži sastopama problēma ādas vēzis. Ja? Ir osteomielīts, kurš izstrūtojas, izčūlojas. Ja? Ļoti daudz praktiski iemeslu, kāpēc tā čūla ir. Tālāk mēs sākām ar izmeklēšanām, ar dupleksa skenēšanu, kas ir zelta standārts. Ja, šitām pacientām ir doplerogrāfija asinsvadiem, lai zinātu, cik labi apasiņot tā ekstremitāte. Uzsējums noteikti, lai zinātu, kāds mikrobs tur dzīvo, lai palīdzētu jau, teiksim, organismām. Ja tas ir cukuru diabēta pacients un viņam ir vēl inficēšana, tas varētu beigties ļoti, ļoti bedīgi. Ja? Brūce vispirms jātīra mehāniski, tad ar dezinfekcijas šķidrumiem un arī ar medikamentiem, kamēr ir uzlabojumi. Ārste stāsta, ka dažkārt pie viņas vēršas pacienti, kuriem čūlas nav sadzījušas jau 15–20 gadus, un šajos gadījumos ārstēšana var būt ļoti ilgstoša. Venoza problēma viņa ir tāda, kur var redzēt, jā, to pacients zina, jo viņš bija, es nezinu, pirtī, dušā, pretīm spogulim stāvējis, un viņš redzēja, ka viņam tas vēnes ir paplašinātas, jā, un jau uz tā fona rodas tuska, apsārtums, āda pamainījuši savu krāsu, palika brūna, un uz tā fona parādījusies kaut kāda mazā brūcīti, jāskrien uzreiz. Tur nav ko gaidīt. Jaunākās vēnu ārstēšanas metodes tiek izmantotas arī hemoroīdo saslimšanu gadījumā. Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā tikai martā īpašas cenas. Flebologa pirmreizēja konsultācija un dupleksonogrāfija maksās tikai 15 latus. Savukārt mehāniskā limfodrenāža ar flebologa nosūtījumu 7 latus 50 centīmus.
Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnika 22. un 23. martā veiks kāju vēnu skrīningu mobilā mamogrāfa autobusā pie Gulbenes slimnīcas Upes ielā 1 Gulbenē par simbolisku samaksu 3 latiem. Iepriekšējais pieraksts pa tālruņiem 67144031 un 67143550. Baltijas vēnu klīnika ir lielākā un pieredzes bagātākā šāda tipa medicīnas iestāde ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā. Mēs lepojamies ar labākajiem un pieredzes bagātākajiem speciālistiem vēnu ārstēšanas jomā. Mēs šajā klīnikā strādājam pēc ISO 9001/2008 kvalitātes standartiem un lietojam premium klases medicīniskās iekārtas, kuras nodrošina ļoti augstu diagnostikas spējas un lielisks ārstēšanas rezultātus. Savu darbu kvalitāti mēs apliecinām pacientiem pēc operācijas, izsniedzot garantijas un kvalitātes certifikātu. Baltijas vēnu klīnikā ir pieejami visi vēnu ārstēšanas veidi un visu veidu operācijas, kā arī mēs saviem pacientiem piedāvājam bezprocentu kredītu operāciju apmaksai. Mēs sadalīsim operācijas summu tik daļās, cik pacientam tas būs ērti. Šajā klīnikā ir iespējams saņemt arī Nacionālā veselības dienesta finansētas pakalpojumus, proti maksājot tikai 3 latus pacienta līdzmaksājumu. Mūsu prioritāte ir veselīgs pacients un apmierināts pacients, tādēļ esiet laipni gaidīti Baltijas vēnu klīnikā. Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnika Rīgā, Krišjāna Barona ielā 115, Skanstes ielā 50 un Brīvības gatavē 410.